Sveiciens ikvienam, kas ir pievienojies šeit, šajā projektā Sarunas ar kakao. Es esmu milzīgi saviņota par to, kad sākas otrā sezona, pirmā epizode, un mēs esam atgriezušies ar video formātu. Tā kā klausies mūs gan Spotifyā, audio, gan YouTube'ā ar video. Paldies šīs epizodes sponsoriem, Klikcentram un Namiņam Rīti. Neaizmirst abonēt šo kanālu, lai nenokavētu nākamās epizodes un uzspiest like šim video. Pie manis šodien ciemos ir dejotāja, ceļotāja, radītāja, kreatīva būtne un vienkārši skaista sieviete Linda Krūze. Parasti iepazīstinot podkastos vai visādās intervijās, mēs ļoti ejam dziļumā par to, ar ko šis cilvēks ir zināms plašākā sabiedrībā. Man šajā podkāstiņā gribas vairāk pievērsties tam, kas esi tu, nevis tavs brands, jo īstenībā es ļoti daudz centos atrast visu kaut ko, visādu informāciju par tevi, dažādās citās intervijās vai kaut kādos podkastos, kur tu jau esi bijusi. Un viss vienmēr ir par Cloudberry, par tavu mazulīti. Un ļoti maz ir par tevi, par tevi pašu, par tavām vērtībām, par vispār tavu dzīvi, tavu ceļu. Tāpēc es ceru, ka mums šodien izdosies aiziet drusku dziļāk pie tevis, kas ir Linda. Bet, protams, man pašai reizēm arī klausoties podkastus ir tā sajūta, ka kas ir šis cilvēks? Es vēl neesmu dzirdējusi, ko viņš dara, un tiem, kam tomēr gribas zināt, kas tu esi, tad tu esi zīmola Cloudberry radītāja un mazā fejiņa aiz visām skaistajām bildēm un kontentu, ko tu radi gan savā, gan Cloudberry profilā. Tā kā milzīgs paldies, ka tu šeit esi un ka tu varēji atvērt manu otro sezonu ar savu klātbūtni. Man liels gods šeit būt un atvērt tavu jauno sezonu, jaunā kvalitātei ar video, super. Un man bija tik interesanti, ka tu pieteici man pirmais vārds dejotāja, jo tā man nebija pieteikuši 10 gadus neviens. Jo tā ir mana, kā es dažkārt saku, iepriekšējā dzīve vai dzīve pirms bērniem, ko es aktīvi darīju, un tikai tagad es esmu atsākusi pēc ilga posma atkal, jo visi dejotāji, kas ir dejotāji, sapratīs, ka ja tu esi dejotājs vienmēr tavā sirdī. Un es tik ilgi biju to nolikusi maliņā, kā tā nav prioritāte, un tagad es atsākusi tīri savam priekam, nekam vairāk, un ķeru kaifu no tā ik nedēļu, kad dodos uz šīm dejām, un ķeru kaifu vienkārši. Es īstenībā pavisam nesen tikai savilku, kad tā Linda, kas vadīja to deju, to visu, esi tu. Jo es atceros, bija viens tas posms, kad es gribēju arī ļoti iet dejot. Un es domāju, kur Siguldā var aiziet, īsti nav nekādas opcijas. Un es atradu, un es tieši gribēju kaut ko tādu street dance vai tādu ielu kaut ko. Un es atradu kaut kāds ar paziņām jūsu šo deju grupu. Un tas bija tas gads, kad jūs pārtraucāt Siguldā to visu darbību. Un es domāju, bāc, es tagad esmu gatava. Un viss ir beidzies, bet, tur arī man nesalikās viss tā kā. Tāpēc nevajag atlikt dzīvi. Ja gribas dejot, ejam dejot šodien, piezinām šodien, piesakamies šodien, nevis domājam kaut ko, jo, par gadīties šeit sākā tev gadījās. Bet es nomainīju savu dzīvi tieši līdztīts ienākšanu ģimenē. Es ilgi domāju, vai turpināt, jo tas bija visu man dzīvi dejošana, katru dienu treniņu, deju studijas, vispārējais. Un es ilgi domāju, tā bija liela grūtības vēl. Tas nav tā, ka sēdi, vairs to nedarīšu. Tagad darīšu kaut ko pilnīgi citu, taisīšu Cloudberry. Tas nebija vienkārši, bet es parunājos ar sevi, pasēdēju un sapratu, visu esmu gatava nākošajam posmam. Un tāpēc, kā tu minēji, ka man pārsvarā aicina uz intervijām, mēs runājam par Cloudberry diezgan daudz. Jo Cloudberry ir daļa no manis. Man ir personīgais zīmols, kas ir ļoti cieši savijies kopā. Un es esmu savs zīmols arī tādēļ tā. Bet man prieks, ka tu gribi ierakties vēl dziļākais tā viss. Tad raksimies dziļi. Un pirmais jautājums, ko es uzdevu visiem saviem viesiem pirmajā sezonā, tad es domāju, es arī viņu paņemšu tālāk uz šo otro sezonu. Viņš ir pietiekoši dziļš. Un tāpēc ir vieta filozofijai. Uz šo jautājumu nav pareiza un nepareiza atbilžu. Ko tev nozīmē iet savu ceļu? Iet savu ceļu. Tas ir tas, ko es daru. Neskatoties ne uz ko, neskatoties, ko saka apkārtējie, jo viedokļi vienmēr visiem būs, un cilvēki vēlēsies tev uzbāzties pat ar saviem viedokļiem no malas, un tad ir vēl visādas
vide internetā, visādi fórumi, un kur vispār notiek kaut kāds pilnīgs vēl citi viedokļi, teiksim tā. Tev ir vienkārši jānofokusējās, nav jāskatās ne pa labi, pa kreisi un jāiet savs ceļš, neskatoties ne uz ko tiešām. Un visvairāk jau es gribu iedrošināt neklausīties tajos runātājos, tāpēc, ka man ir bijuši tik daudz visādi pārmetumi, jo es esmu arī, piemēram, es pārgāju to angļu valodu pirms 2 gadiem. Ārprāts, tur labi, lielākā daļa, 99% bija super atbalstošas vēstules, un you go, aiziet, kā Amerikas tirgus, mēs saprotam, kāpēc to dara malacis, kāds no Latvijas laužās ārā. Un tad tas 1% ir tās darbs piliens, tā kā, ko tu vispār iedomājies, vana bija kaut kāda blogera, tad tagad, ko tavu angļu valodu vispārībā pilnīgi. Un, protams, ka tas iedur sirsniņā. Bet tad es uzdevu sev šo jautājumu, ja es nepiepildīšu šo savu sapni, vainošu šos te komentētājus, šos te cilvēkus, kurš būs beigās nelaimīgs? Es. Tātad mans mērķis, es zinu, kāpēc es to daru, un es eju un daru. Protams, ka ir viegli pateikt, varbūt izklausās, bet tas pamatīgs darbs ar sevi, jo ir grūti. Mēs esam visdzīvi cilvēki. Bet jā, tā doma tam visam ir, ka, lai ko citi teikt, jo tu zini, kāpēc tu to dari un kas ir tavs lielais mērķis, vienkārši ej to savu ceļu. Viss sakārtosies, saliksies. Varbūt citādāk nekā tu iztēlojies. Varbūt tas būs kaut kā mazliet savādāk, bet tu nonāksi tur, kur tev jānonāk. Un tas ir tik traki, vai ne, kā caur tiem 99 visiem pozitīviem procentiem mēs tāpatās pieķeramies uz to kaut vai vienu slikto komentāru vai vienu kaut kādu, ka tas tik dziļi aizskar un liekas, viss, man viss šitais ir jāpamata. Un cik mūsu prāts īstenībā ir tāds spēcīgs, vai ne, kad tas viens vārds pat spēja mūs aizskart līdz sirds dziļumiem tik ļoti. Jā. Paldies tev, ka tu nepadodies un iedvesmo arī mūsu pārējos. Jā, bet vajag atcerēties arī to, ka tie, kas komentē tās negatīvās lietas, visticamāk, viņi paši nav laimīgi savu dzīvi. Un tu kādreiz iet un komentēt kaut ko kādam kaut kur, kad... Es vispār domāju, kurā brīdī tiem cilvēkiem ir laiks vispār to darīt. Tas ir... Pat nenāk prātā neko tādu darīt. Tieši vajag uzmundrināt, aiziet, kā super, lai tev izdodās. Bet jā, par to prātu. Mums prāts ir ļoti interesants arī ar to, ka mēs vieglāk, piemēram, meklējam, kāpēc nē. Ja mums ir kāds sapnis, mēs domājam, vieglāk ir izdomāt, kāpēc mums neizdosies. Es neesmu tāda, man varbūt nesnāks, man varbūt nav lēmts ar visādus vienalgādas tekstus. Mūsu prāts vienmēr atradīs tos nē, un tāpēc tas ir tāds treniņš, praktizēt uz to, kāpēc tev izdosies, kāpēc tu esi pelnījis piepildīt šo sapni, kāpēc tu esi, tikai tāpēc, ka tu esi jau vien. Man ļoti palīdz meklēt pasaulē pierādījumus, ko tu runājot par to pašu angļu valodu. Man arī kaut kādā brīdī bija tas, jo man arī ir kaut kādas domiņas, sāk kaut ko darīt citās valodās, un tad arī tas, bet mana angļu valoda nav perfekta, vai ne? Kurš gribēs man tādu klausīties? Un tad es ieraugu podkāstus, kas ir Amerikā vai pasaules slaveni, kur ir, itāļi vai citi cilvēki no citām kaut vai Eiropas valstīm, bet kuriem ir ļoti izteikts akcents, vēl izteiktāks akcents varbūt nekā mums. Un tad man liekas, ja šo cilvēku klausās tūkstošiem miljoniem citu cilvēku, kāpēc lai mani neklausītos, vai ne? Un tas ir par to, ka mēs meklējam tos pozitīvos pierādījumus, nevis tos, kā tu saki, kāpēc lai man nesanāktu. Jā, tas ir viens no veidiem atrast kādu, kas tev iedvesmo, bet grūtāk būs, ja tavā nišā, tavā lauciņā tev nav tāds, varbūt tu esi tas pirmais, tas kam ir jāizlauž šis ceļš. Jā. Interesants par to akcentu, un pārsvarā tie, kas jau to pārmet, ir tepat vietējie blakus esošie kaut kādi cilvēki. Jo tad, kad es aizbraucu uz ārzemēm, es tieši biju par to sarunu ar vieniem, satikām tādu pāri vecāku, Floridā bijām. Viņi vienkārši man teica, aiziet, tas ir tieši, ja tu būtu tāda kā mēs visi, tas būtu vienkārši atkal kārtējā. Bet tas ir tik interesanti, ka tev ir šīs akcents, tu runā superīgi. Tā kā mums tieši tas liekas interesanti, ka tev ir šis. Tas patiesībā varbūt ir superspēja, ja neklausās tajos 1%. Jā.
Un kas patika tai piecgadīgajai Lindai? Kas bija viņas sapņi lielie, viņas tādas vīzijas, ar ko viņa sapņoja ikdienu un fantazēja? Piecgadīgā Linda dzīvojās pa laukiem, pa mājām, basām pēdām, melnu muti. Es negāju bērndārzā. Man dzīve bija parunā pa laukiem, ar māsu spēlējos. Man arī ir vecāks brālis. Un, es atceros, ka man ļoti patika dziedāt, zīmēt. Viss šīs ir tipiskās lietas, spēlējos ārā, kā vasarā īpaši. Kaut kāda, man patīk tā dziedāšana, bet es atceros vairāk, ka man bija 11 gadus, es gribēju būt daislidotāja. Tāda man ir atmiņa. Jūs noskatījos kaut kādu filmu, pa televizoru gāju. Tad man teica, tev jau par vēlu. Šie teksti 11 gados, man teikt, liekas, pa 11 gados vispār visu dzīvi tikai vēl priekšā. Tādai piecgadīgajai baudīt nesteidzīgo bērnību ar māsu, spēlēties. Man no tiem 11 vairāk par to daislidošanu palicis ir atmiņā. Un tad, kad tev pateica, nē, tev par vēlu, kas bija tev iekšā? Es vairs neatceros, bet nekās mācījos uz dīķis lidot. Tā arī lagā neiemācījos. Kaut kā pīles lidot. Bet tev bija tajā laikā jau kaut kāda vīzija, vispār, ko tu dzīvē gribētu darīt? Tad, es nezinu, citas tur izsapņo, ka viņas jau grib būt apprecējušās un mājsaimnieces, vai tur atkal kaut kādas ļoti lielas juristes vai kaut kādā tādā amatā? 5 gados noteikti nē. Viss, kas man interesē, bija spēlēties, un man nebija vēl tāda. Bet atceros vēlāk, ka es augu lielāk, tad gan es jau biju salgusi. Tik gados man būs savs uzņēmums, tik gados es apprecēšos, tad man būs bērni. Uzņēmums tas viss tur bija, jā, bet tie bērni bija pirms kāzām. Tas bija interesanti. Tas manā plānā bija otrādāk. Bet dzīve, tāpēc ir dzīve. Dzīve, ne? Jā. Jā, tas ir interesanti, kā mēs savu bērnībā visu kaut ko izsapņojam, izliekam kaut kādas tādas vīzijas savā ziņā, un tad tu dzīvo to dzīvi, un tu saproti, ka īstenībā varbūt nevis tie kaut kādi mērķi iet, bet tās kaut kādas lietas notiek citādākos, kā tu saki, apgrieztās versijās vai ne tajā secībā, kā tu biji izsapņojis. Un, jo man pašai arī ir kaut kādas lietas, kas nav tā, kā es būtu varbūt izsapņojis, un tad liekas, wow, cik interesanti, tā ir mana dzīve, viss tā kaut kā, ka tam lielajam plānam, tam kosmosam, tu nevari nemazām izsapņot, man liekas, to, kas viņam ir padomā. Zini, man liekas, interesantāk dzīvot, ka mēs nezinām visu, kas kā būs. Taču garlaicīgi. Bet es esmu domājis par to, piemēram, ja tev būtu tāda dienas grāmata, man ir dienas grāmatas, mamma atveda no 20 gadus vecas, no tīņu gadiem. Es atvēru, ieskatījos, ak, Dievs, aizvēru. Es vēl neesmu to dienu kaut kad es būšu vienu vārdu apsēdīšos un izlasīšu viņas, bet ieskatīties sevi pirms 20 gadiem ir ļoti interesanti. Un tad es esmu domājis par tādu, ja mums būtu dienas grāmata, kuru mēs varētu redzēt, tas būtu filmas motīvs, nākotni. Tā kā tu atšķiri pēc 10 gadiem var izlasīt kaut kādus savus ierakstus, ko tu esi rakstījis. Es esmu kādreiz bērnībā par to domājis, ka būtu forši. Bet no otras puses, ir forši, kad ir brīnumi. Tad tev pazūd kaut kā tā excitement sajūta, vai ne? Tu nezini, kas būs, un savā ziņā arī, ja tu zinātu, ka tu pēc 10 gadiem būtu iekrojis Ameriku, varbūt tev pazust tā ambīcija, jo tev liekas, būs jau, kaut kā jau būs. Īstenībā nenotiktu, jo tu nolaistu rokas un gaidītu, ka tas viss pats par sevi notiek. Vai arī no otras puses tas spiestu gāz grīdā un nevarētu vienkārši sagaidīt, kad tas beidzot notiks. Tā. Jā. Ko tev nozīmē būt sievietei? Sievietei? Vakardien bija interesanta filma ar vīru. Viņš ļoti gribēja. Saucās Dune. 3 stundas. Es redzēju trailerī. Viņam ļoti patīk tā filma, ka labi, es tev aiziešu, lai būtu kopā kaut kāds foršs randiņš. Beigās filma jau bija laba, bet pa lielam tur parādīja, ka sievietes jau patiesībā valda pār pasauli. Viņas ir tās, kas visu. It kā imperators ir cits, piemēram, tās filmas motīvā, bet tās sievietes, tur tādas mātes, tā kā tur visu, var pateikt, ko kā darīt. Un man liekas, es tieši vīram teicu, tā jau arī ir. Arī pa lielam. Nezinu, man tā šķiet, ka kaut kā mēs nevis valdām par to pasauli, bet mēs mākam sakārtot lietas, lai notiek tā, kā mums gribētos. Un laimīga sieviete, laimīga mamma, laimīga visa ģimene un viss šie teiciens pilnīgi tam piekrīt, jo es to ļoti izjūtu. Ja es esmu frustrēta mājās, tad viss tur bērni aiziet, viss tur notiekās. Ja es esmu mierīgāk, tad ir arī mierīgāk. Un man ļoti patīk būt sievietei. Un
visos tos aspektos. Tie tev būtu jāpasaka tā kā 3 vārdos, varbūt kas ir tās kvalitātes, kas tev raksturo vārdu sievieti? Priekš sevis. Jā, jo katra ir citādāk. Tad tas būtu par mani kā sievieti, tā būtu enerģija, nebeidzama enerģija, mīļums un maigums noteikti te pašā laikā. Un trešā, par mani tad ir radošums. Es spēju izdomāt lietas ārpus visām kastēm un normām, un man patīk iet savu ceļu, kā jau tu pirms tam minēji. Ok, interesanti, jā. Tad kurā brīdī tu saprati, jo man liekas, ka es tev diezgan jau ilgāku laiku sekoju, un tev, man liekas, sākumā tas kontents vairāk bija tieši par tādu plānošanu, skedžulēšanu, un tad tu kaut kādā brīdī vēl sāki ņemt papildus visādas citas tehnikas, kā meditācijas, mindfulness, visādas pašizaugsmes lietas, viss kaut kas, kas ir ap to. Kurā brīdī tu saprati, kad vienkārši ar tādu plānošanu, ar tādu, es pat nezinu, kā to nosaukt, tādu basiku nepietiek, bet vajag vēl kaut ko vēl? Un tas viss nāk dabīgi procesā, mācoties, augot un attīstoties. Un tas, ko jūs redzat manos produktos, ir daļa no manis, un tas viss iet caur mani. Tagad, piemēram, es esmu sākusi, mēs tieši ar manu veselības koču runājam par to, ka, visticamāk, drīz sāksies biohacking plānotāji, jo Linda iet aplikām pēdām no rīta pa zemi. To mēs ar vēl varam. Jā, tā kā tas viss seko līdzi man, attiecīgi tas, kas man ir aktuāls, tad tur arī parādās tajā produktā, jo, ir tā, ka es caur sevi ļoti laižu šos produktus. Un kurā mirklī, nav tāds mirklis, tas bija tā dabīgi, jo tur jau tā lieta, ka nepietiek jau tikai ar laika plānošanu, tas viss ir daudz dziļāk, un ja tu pieslēdz šīs meditācijas un vizualizācijas, man ir no jau bērnu, es pat nezināju, ka tāds eksistē lietas, kā tagad runā, bet es jau no mažas bērnības jau gāju gulēt un vienmēr iztēlojos savu sapņu dzīvi. Vienmēr, tas bija mans rituāls, kā es gāju gulēt. Man to neviens nebija mācījis, tas nāk no manis jau pilnīgi dabīgi. Un pēc tam tikai parādījās visas šīs filmas, Secret grāmatas, tur, tas jau bija ļoti, ļoti sen. Un pozitīvā domāšana vēl tāda. Tie bija paši tādi pamatiņi. Un tad, tas viss ir tik tālu izaudzis un pierādīts visdažādākajos pētījumos un ļoti forši. Bet tev nebija kaut kāds tur, es nezinu, izdegšanas punkts vai kaut kāds dzīves pagrimums, ka tev likās, man tagad ir jāsāk vairāk meditēt vai elpot vai pierakstīt, journalot vai kaut ko, kas man tā kā palīdz no šīs situācijas tikt laukā? Vai tas tev vienkārši tiešām tā dabiski liekas, ka kaut ko to pamēģināt, kas uzlabotu to ikdienas kvalitāti? Man patīk pētīt, tāpēc es esmu arī, man interesē šis biohackings, kā savu veselību uzlabot ar dabīgiem līdzekļiem un visas šīs lietas. Un vienkārši ir interesanti sevi testēt. Jo tu vienā mirklī man satiks, es tagad testēju to, pēc pusgadu mēs tiksimies, man jau būs kaut kas cits atkal aktuāls un tā visu laiku. Jo ir tik interesanti dzīvot un tik interesanti mācīties un attīstīties. Un es esmu tas cilvēks, kuram ir šie online kursi, tur vairāk paralēli jau nopirkt un gaida jau rindu un vairākas grāmatas reizēs lasu. Man tiešām patīk uzzināt, izzināt un iztestēt uz sevis. Bet par tādu punktu man ir bijuši, tāds viens kārtīgāks bija pagājušajā gadā, pirms gada aprīlī, kad es ieplēsu sev ikru, vienkārši muskuli spēlējot tenisu. Mācoties, mēs traucam sākām pagājušā gadā jaunā gada apņemšanās. Bija viņai, viņa pieslēdz klāt, es teicu, super, un tas ir tagad aizgājis vēl joprojām. Un tad, kad kad tev ir kaut kāda fiziska trauma, vienalga lielāka vai mazāka, tevi apsēdina dzīve, tā teikt, uz kruķiem, uz 3 nedēļām, vai, ja kādam vēl ilgāk, tad tu apsēdies un bišķiņ padomā. Jo tāpēc, ka skrējiens ir milzīgs, īpaši uzņēmuma vadītājai, visu laiku ir kaut kas notiek, vēl 2 bērnu mammai un vispārējās manas standarta šīs te profesijas, kā to notiek, lomas, jā. Tad, kad mani apsēdināja, bija tāds, man nāca virsū tiešām tāds kruzons, vienkāršā valodā sakot, asaras pa gaisu sēdēju, un es tiešām neko nevarēju, es rāpoju uz otro stāvu, man 2 stāvi, tad trepes ir, es vienkārši rāpoju, man dēliņš nes, man kruķi, viņš šauc, aizmirst kādā vārdā, viņš smieklīgi tos kruķis sauc. Un viņš saka, es tev palīdzēšu, viņam 4 gadiņi, viņš stiep tur tos kruķus, es tur kaut kā mēģinu tikt augšā. Vienalga tādas standarta lietas, jo
tas te viss ir pilnībā, un tu apsēdies un padomā, ko tagad? Tā kā kaut kas laikam nav. Kāpēc tā notika? Tā. Nu, labi, notika. Nu, tad kas ir tas labākais, ko es varu no tā paņemt? Nevis sev žēlot. Pažēlot vajag. Tā kā dažas dienas paraudāja. Bez tam jau, ko es varu mainīt. Un no tās dienas viss pateica, viss mana veselība ir mana prioritāte. Jo es biju atlikusi to. Vienmēr būs 150 darbi Klausbrijā, kas jāizdara. Vienmēr bērniem kaut ko vajadzēs. Vienmēr vīram, mājai, sunīšiem maniem. Nu, tā kā jebkam. Un to veselības kaut kā nemanot šogad laikā bija nolikusi kaut kādā tur prioritātes beigās. Un kopš tās dienas viss sāk iet fizioterapijā, viss priekš un pilnīgi cita kvalitāte dzīvei. Pēc gada. Nu, vēl drīz būs gads, aprīlī. Jā, un tā ir bez veselības mēs... Jā, nav vispār. Nekam. Jā, neko. Tu nevari izbaudīt tos uz darba augļus un neko. Piemēram, man ļoti patīk ceļot. Ceļojumi ir mans tāds, kas man ļoti uzlādē, ka es gribētu apceļot visu pasauli. Sagrāmēt mugursomas un ar ģimeni vienkārši gadu, piemēram, ceļot. Tas būtu man tāds kaut kāds superlielais sapnis. Un tad, ja tev nav veselības, nu... Jā, man tev ik pa laikam klausoties, tik tādas skudriņas noskrien, jo tik daudz, kur es varu ar tevi relētot. Un savā ziņā skatoties uz tevi, es varbūt tevi redzu kā kaut kādu savu nākotnes versiju, tādas kaut kādas pārsoļas priekšu. Tas ir liels kompliments. Paldies. Bet jā, varbūt padalies, kas ir tās tavas kaut kādas ikdienas rutīnas vai rituāliņi mazie, ko tu dari, varbūt ne katru dienu, bet kas tev ir nepieciešami, lai turpinātu būt vesela, spēcīga, enerģiska, iedvesmota un apmierināt vīrus, bērnus un klientus un vispārējo. Tagad tas interesantais ir tas ar tām dabūt no rīta maksimāli ātri gaismu. Gaisma ap 6:30 jau šorīt jau tāda. Mēs pagriezīsim 3 stundu, tad jau būs vēl ātrāk gaišs. Ja ceļosies ap 6 ideālajā versijā, arī ne katru dienu brīvdienas vispār nogulēju tur līdz 9. Ir arī tādas dienas. Bet tādā standartiņā ap tiem 6, lai pabūtu vismaz stundu viena pati, bez visiem pārējiem ģimenes locekļiem, tā teikt, un sākt to rītu ar sevi. Un, ja tu sāc rītu ar sevi, lai vai ko tu darītu, tas var būt visdažādākās lietas, bet tu pilnīgi sazemējies, tu esi grounded, kā saka, sazemēties, jā, tu esi gatavs pēc tam dot un cept tās olas un vispārējie visiem, ko viņiem vajag, ko viņi vēlās no rīta. Bet jā, tad, piemēram, šorīt es piecēlos, tad es gāju lejā, uzliku meditāciju jau tad, bet es eju tādu kā meditācijas kursiņu, tur katru dienu savus par tavu nākotnes par tavu uzkoteju. Un tur atbloķējās katru dienu tāds, es jau uzliku, bet visbiežāk es meditēšu pēc pastaigas ārā, jo tad es tā pamostos no tās pastaigas. Bet vēl bija ārā tumšs 6. Tad es to sarakstīju ar journalingu. Journalingus jau latviski domrakstīšana, parakstīju par saviem mērķiem. Šīs nedēļas jau šodien pirmdiena, kad mēs ierakstām šo epizodi, tad tas ļoti forši no rīta jau sakārtot, kas ir šie mani lielie mērķi šai nedēļai, par ko es lepošos, ja es būšu paspējis izdarīt, kas ir mazās lietas, ko man vajadzētu un tā. Un pēc tam es gāju ārā. Un ārā es eju vienkārši 5 minūtes, šodien bija ļoti augsts, jo sals pēdas. Es biju šokā, ka mīnus. Jā, būs, droši vien vēl sniedzīšu kaut kur, bet gaidām to pavasari. Un galvenais ir dabūt to dienas gaismu, pamodināt savu ķermeni, lai viņš saprot, ka, ir rīts, tiešām saule aust, viss notiek. Tas ir circadian ritms, kas saucās. Un tagad, ko es daru, es uzlieku vēl tādas pastaigu meditācijas. Walking meditations, angliski var atrast un uzlieku to austiņās un eju. Tur ir suņi, man tur lēkā apkārt un viss. Pastāvu, vienkārši paskatos uz debesīm, tur tā gaisma aust un tik tāda sajūta. Un ja tev vēl tur kāds tur kaut ko foršu ausīs saka, tā mirklīt vispār liekas, es tulīt. Tā. Tā kā tas ir tas, ko es no rīta paspēju izdarīt, neskaitot, protams, rūpes par sunīšiem, bērniem, brokastīm, pašai sapacēties. Tas viss, tas pēc tam sekoja. Bet tādā ikdienā vēl, tāda sports man ir treniņi ar fizioterapeitu, es eju dejot vienreiz nedēļā, kas ir manai dvēselē, liek vienkārši gavilēt. Tad es mācos tenisu. Ar vīru arī esam sākuši iet uz tenisu, tāpat Siguldā svētdienās. Tas ir 2 vienā kā mini randiņš, un kopā vadīs laiks un sports, kopā vēl svētdienā tā forši iekustēties jau. Jo man vispār liekas, ka svētdienas ir tādas īstenībā pirmās nedēļas dienas savā ziņā, jo tu sagatavojies tai visai tai nedēļai. Tad, ko es vēl daru? Elpošanas. Es dažkārt eju uz tādām kā kārtīgajām elpošanām. Arī esmu bijusi atzimšanas elpām. Tad ir tādas kundalīni enerģijas aktivizācijas, kas man patīk. Tur ir ar visu kustību, un man kustība ļoti tuva. Tādas lietas.
Viss kaut ko. Meditācijas, journalings, plānošana, rakstīšana, kakao. Man kakao nav katru dienu. Man ir beidzies. Atkal, jā. Bet šodienas varbūt būs. Tāpēc es nācu un priecājos, kad es domāju, sarunas ar kakao. Cerams, ka tu dos kakao. Super. Jā, par tiem rītiem es tev tā kā 100% varu roku liekot sirds piekrist, jo es atceros vēl pat, kad man mazais bija tik mazs, kad vēl tās naktis bija tādas pa pusē negulētas. Es tāpatās vienmēr cēlos 6, jo kaut arī es esmu neizgulējusies, bet es zinu, ka tas bērns tāpatās celsies, un man vajag to laiku savākties, un tas tiešām ir tev tā kā tāds superpower. Tu esi pavadījis stundu vai 2, reizēm pat 3, vienkārši sev, un tad, kad tev jau tā apkārtējā vide nāk pie tevis, tur bērni, vīrs vai vienalga, kurš kaut ko no tevis prasīt, tad jau tev ir tāds, ok, labi, es esmu gatava jums dot, jo es esmu tikko rītīgi daudz iedevusi sev, vai ne? Un tajos rītos, kad es kaut kā paslinkoju un paguļu ilgāk kopā ar mazo pieceļos, tad pilnīgi var just to atšķirību, kā ir, kad tu pamosies, atver acis un tev pēkšņi no visām māmu ēst, māmu to, māmu šito, un tev tāds, pagaidi, es gribu arī sev kakao uztaisīt. Nedod Dievs pamostās sliktā noskaņojumā bērni. Bet, jā, tas vajag patestēt. Tā kā vajag nosiet. Citi saka, varbūt, ka viņiem tieši tas miers, kad noliek tos bērnus gulēt tas vakars. Bet vakarā es esmu jau sagurusi, man tad tikai, kas tur dīvains un grāmata vai Netflix, kas kuram, tāds neinteresētu varbūt, tādus plānus likt un tādu jau ir tāda enerģija, bet ļoti forši pamēģiniet ar plikām pēdām pastaigāt no rītiem. Jā, katram ir jāatrod tas savs. Un tu jau drusciņi pieskāries tam biohackingam, kā viņi bija atstājusi mums uz beigām, bet par cik jau mēs te viņu cilājam, tas arī tāds rituāls, savu veidu self-care, kaut kāds tāds tools. Man liekas, vispār visi šie te vārdi, manifestācijas un biohacking, viss šis ir vienkārši izdomāti vārdi lietām, kuras jau praktizēja mūsu senči, vai ne? Un tas viss, un arī tad, kad es tev rakstīju par to grāmatu, tās meitenes, tad tu jau man arī teici, ka īstenībā tu jau kaut kādas tās biohacking lietas dari, tas augstumpeldes, elpošana, bet tas viss vienkārši ir ielikts kaut kādā jaunā vārdā, kas priekš manis bija tāds jaunums. Kaut kā es biju palaidus garām, nebiju dzirdējusi, bet tagad manā laukā sāk ar vien vairāk un vairāk viņš nākt, un tad es sāku interesēties un lasīt, un es atradu tādu ļoti skaistu vienu teikumu, kas apraksta to, kas tad tas biohackings ir, jo varbūt mūs šodien klausās kāds, kuram nav ne jausmas, par ko mēs vispār runājam. Tad pa lielam biohackings ir pilnas kontroles pārņemšana par savu bioloģiju, par savu ķermeņa bioloģiju. Tas ir mērķis veicināt ilgdzīvošanu. Maksimāli ilgi, bet maksimāli arī kvalitatīvi. Lai tu būtu spējīgs savos 70, 80 vēl skriet ar tiem mazbērniem, un tev būtu enerģija, un tev gribētos, un būtu veselība un viss. Kā darīt maksimāli to, lai nebūtu šis tas, kad nav. Jā, jo šī tēma, man liekas, ir arī tāda, savā ziņā man jau tāda liela nopūta, jo skumji ir noskatīties reizēm, kā mēs, negribās teikt mēs, jo es tā kā daudz ko daru, lai tā nebūtu, bet vispār tā lielākā daļa sabiedrības, ko ēd, ko patērē, kā dzīvo, kā domā, un tad, kad es savā veidā izkāpju no tā sava kaut kāda burbulīša, kur visi grib censties dzīvot labāk un grib darīt visu kaut ko, lai uzlabotu gan savu bērnu, gan visu nākamo paudžu dzīves, tad tu saproti, ka īstenībā ir tik ļoti daudz cilvēku, kuriem tā kā tas viss liekas pilnīgi tā kā, priekš kam? Ko tu tur ņemies? Mēs taču dzīvojam vienreiz. Tāpat nomirsim. Jā, kāda starpība. Tas ir. Lētāk ir labāk. Atvērās, reku mums tas lielais veikals, brauksim, visu pa lēto pirksim. Un skumīgi, jo man kaut kā arī šogad ar jauno gadu tā lielākā apņemšanās bija, kad es negribu teikt nežēloju neko, bet es netaupu naudu uz kvalitāti. Un tas attiecās uz visu, gan pārtiku, gan apģērbu, gan kosmētiku, jo cik daudz mēs caur kosmētiku vai neabsorbējam visādus tur smagos metālus un vēl visu kaut ko. Un īstenībā jau mēs, it kā mums varbūt tā cilvēku tā loģika ir, kad es tagad nopirkšu tur apelsīnu kaut kādu maisu pa 10 eiro,
Bet īstenībā tu ietaupi ilgtermiņā uz savu veselību, uz savu fizisko tādu izturību. Un tas ir tāds ilgtermiņa ieguldījums sevī pa lielam. Jā, uz to arī tā ir jāskatās. Tas ir tavas nākotnes labā. Jebkas, piemēram, svaru zālē, es tagad cilāju svarus, ne jau protams, ka man patīk, ka tu arī labāk izskaties. Tas ir, protams, tev ir enerģijas pārējais, bet tas ir ilgtermiņā domājot, lai vecumdienās es varētu paņemt savu koferi lidmašīnā, uzlikt tajā augšējā plauktā. Protams, ļoti jauki, ka kungi palīdz. Tā arī ir. Jau šobrīd tā ir. Kādreiz gadās, kad džentlmenis tur, vai ja ar vīru ceļot, tad vispār man pa koferiem nav jādomā. Bet tas ir vairāk, es gribēju pateikt to, ka, lai tu varētu ikdienas darbības, bija tāds labs salīdzinājums videos tieši redzēju nesen, kad vienkārši es daru šo, lai varētu tīrīt logus vecumdienās, tur vecmāmiņa tīra, lai es varētu pietupties, pacelt, lai, tas viss ir ilgtermiņā. Un savā ziņā, varbūt šis būs ļoti tāds nepopulārs viedoklis, bet man liekas, ka darot pāri sev, kas savā veidā mēs to darām, liekot sevi visādus sūdzes, gribās teikt, bet šādi te darot pāri sev, mēs īstenībā dzīvojam diezgan tādā egoismā arī pret citiem, it īpaši pret savu ģimeni, jo faktiski maniem bērniem jau par mani būs pēc tam jārūpējas varbūt vecumdienās. Bet vai es to vēlos, kad mani bērni jau no 70 gadiem, pieņemsim, vai 60, nāk pie manis konstanti un man kaut ko palīdz, jo es nevaru vienkārši. Un tas jau ir par to, ko mēs darām šodien. Un man liekas, ka tas varbūt ir tas mindsets vai tas prāta stāvoklis, kur cilvēki līdz galam neapzinās, jo mums liekas, ka tie 70 gadi ir tik tālu, vai ne? Vēl ko man par to domāt? Es taču tagad jūtos ritīgi savā spēkā un resursā, un ko es tur iespringšu, kādas fizioterapijas priekš, kā man tērēts, labāk tur aizbraukšu patusēt ar draugiem un ko. Bet, kad es redzēju, ka cilvēks ir uz tevi tik ļoti atkarīgs, tajā pat laikā viņš varbūt iepriekš nav dziļi iedziļinājies tajā, ko viņš ir darījis ar savu dzīvi, savu ķermeni. Un tad man tas liekas diezgan egoistiski, kāpēc, lai es savus sūros darba sviedrus, ieguldīto darbu, ar kur es varbūt kaut ko esmu sasniegusi, šos te resursus pēc tam atdotu, lai rūpētos, tie ir mani vecāki, bet savā ziņā tur ir tāda robeža starp tādu egoismu un tāda interesanta tēma, kur var raisīt droši vien daudz visādas viedokļus. Es ticu, ka mums ir, protams, mēs gribam rūpēties par savu ģimeni, saviem vecākiem un vienmēr atbalstīt, un es esmu tikai par to. Un es nesaku, ka es to nedarīšu, es noteikti to darīšu tik, cik būs manās iespējās. Bet man liekas, ka mums ir jādomā par to. Jā. Tieši tā ir. Bet, protams, mēdz būt visādas slimības un lietas, kuras nav no cilvēka atkarīgas. Un tā arī tā mēdz gadīties dzīvē. Mūsu ģimenē ir tāds gadījums arī. Bet jārūpējās par sevi tieši tā, lai mēs varētu kopā ar tiem mazbērniem laist tajos ceļojumos un ar viņiem tieši kopā darīt lietas, iet pastaigās un jebko. Jā, tāds ir. Jo es arī sevi vizualizēju 70, 80 gados vēl žirgta staigājam pa pilsētu, metam līkumus. Lai top. Vai ne, jo es ik pa laikam redzu, ir pilsētā viens tāds vīrietis gados, kurš, ja man sanāk kaut kad agri braukt kaut kur, es vienmēr redzu, ka viņš katru rītu iet kaut kādu apli, tur gar Jāņu tirgu kaut kur, un viņš tādā sportisko šortiņos, brillītēs, bet var redzēt, ka viņam ir diezgan gadi. Un tad es uz tādiem cilvēkiem vienmēr skatos ar tādu iedvesmu, ka viņam varbūt nav nekāds mērķis aiziet uz veikalu vai kur, bet viņš vienkārši iet staigā un viņš pa ceļām tur parunājas ar vienu otru, bet tas ir kā viņš sevi uztur tajā tonusā, plus vēl tas fitnesiņš, un tas viss jau īstenībā iet kopā ar mūsu arī, mindset to. Tā pastaiga tie cilvēki, viņi, man liekas, tev kaut kādā veidā tā ir tā enerģijas apmaiņa, tu uzlādējies no tā visa. Zini, kā ir, man liekas, varbūt tas pats, ko es redzu sporta zālē katru dienu. Arī viens ir, tad, kad es nācu katru dienu sporta zālē, bet arī ir viens onkulītis, kuros, super, jo pārsvarā jau jaunieši tur. Bet īstenībā es pamanīju arī to, ka tagad modē jauniešiem iet uz sporta zāli, varbūt viņi nesaprot, ko viņi tur dara dažkārt ar tiem vingrinājumiem. Varbūt vecākiem būtu vērtīgi paņemt to treneru dažreiz, lai vismaz pamats iemāc. Tas tā, bet
lielākais iegūms tas, ka viņiem tas ir aktuāli, stilīgi, teiksim tā, iet uz sporta zāli. Tas ir forši. Jā, man liekas, kaut kādi trendi ir forši trendi. Tas pats par tagad visu to spiritualitāti, tādu garīgumu, man liekas, savā ziņā ir forši, ka cilvēki pievērš meditācijām, tai pašai izrakstīšanai vai kāds sauc viņu? Domrakstīšanai, jā, tas vārds tāds interesants. Latviski kā pārtulkot journaling. Journalingošana, žurnālošana. Jā, un sports un tādas lietas ir super forši, ka viņas uztaisa stilīgas. Tas ir trends, cilvēki to dara varbūt trenda pēc, bet kaut ko jau viņi no tā gūst un ilgtermiņā varbūt tas pie kaut kā noved. Jo mēs reizēm pat nezinām, varbūt, kur tas mūs novedīs, vai ne, mēs kaut ko sākam darīt un tikai attopamies, ka tas jau ir tādā ķēdītē, mūs vispār kaut kur citur aizvedis un atvērs citas durvis. Jā, par to žurnālingošanu tas jau ir sen. Opera jau no 11 gadiem žurnālingo raksta. Tā jau tāpat dienas grāmata pa lielam, ko mēs kādreiz. Es kādreiz rakstīju tiešām dienas grāmatu datums un tāds, no tēmas mīļo dienas grāmatiņa. Šodien notika tas un tas. Sastrīdējos ar māsu. Kaut kas tur, tāds. Bet tagad ir tā, vairāk par sajūtām. Ir tāda domrakstīšana, kur skaties uz atpakaļ, kas ir refleksija par tavu pagātni. Un visādi tur strādāt ar dažādām traumām un izrakstīt ārā un visādi šīs tehnikas, kas ir noticis un tā. Tad ir par šobrīdi, kas ir šobrīd, mindfulness angliski saucās, šis mirklis, kā tu jūties, par ko tu esi pateicīgs, viss šis. Un tad ir vēl par nākotni. Tas ir tas, ko es rakstīšu arī par to savu nākotnes uz to, ko es eju, kas ir mans tas nākošais līmenis, kur es gribu būt, kāda es esmu. Tu to raksti tagadnes formā, jā, visu vai... Jā, par to, ka to mācu visās šajās grāmatās par to tagadnes formu. Bet, piemēram, viens uzdevums bija tāds, ka kāds grib pamēģināt. Tas ir liela uzdevuma kopums, bet tad viens uzdevums tāds sadala lapu divās daļās, un kreisajā pusītē sarakstīs tas, kā tu esi šobrīd, un pa labi tu saraksti to savu nākotnes personību, ko viņa dara. Tā kā jau tagadnes formā, viņa dara to un to, viņa jūtās enerģiski, viņa ir tās, un tad, par solīšiem iet. Tev ir jāsaprot, uz kurien tu ej, lai tu zinātu, uz kurien tev iet. Jo ar to kuģi var peldēt pa to jūru, vai mašīnu braukt, var nokļūt jebkur, Liepājā, Daugavpilī vai Valmierā. Tā kā uz kurien tu īsti gribi, un tad ar to savu kompasu, ka tu noliec, tev ir daudz vieglāk, savu GPS. Bet tu vienmēr esi zinājusi, uz kurien tu gribi iet. Tev katrā dzīves posmā ir bijis kaut kāds mērķis, vai tev ir bijuši tādi periodi, kur tu vienkārši mēģināšu visu kaut ko pēc kārtas. Es esmu super mērķtiecīga. Tādā ziņā man ir tieši pārāk daudz, manuprāt, ja tā var izteikties, ideju un lietu, ko man gribētos darīt. Tas varbūt apmulsina, kuru tad izvēlēties, kuru iet. Bet tur es atkal parunājos ar sevi, ieklausīties savā tajā. Mums vispār esam tik intuitīvi. Es ar savām sajūtām sajūtu, uz kurien tad man doties un eju. Man tiešām tas strādā un pasaka priekšā, un es esmu ļoti sakonektēta ar savu iekšējo sajūtu. Protams, var kļūdīties, jebkurš cilvēks, mēs visi kļūdamies, pieļaujam kļūdas un tā, bet par tādu dzīves virzību, par mērķiem, par biznesu, par tām lietām. Parunājies ar sevi, pasēdi, ko tev patīk darīt, ko tu gribētu darīt, kas ir tās tavas idejas. Jo mēs tik bieži esam tajos gadžetos, telefonos, piemēram, tu minēji, pirms kameras bija ieslēgts par to, ka tu daudz plāno arī tajā Google kalendārā, vai telefonā, bet tur tā problēma tāda, ka tu tur ieej, un tad tev ting-ding izmetās WhatsApps. Ting-ding kaut kāds notifications, ja tev noslēgt, piemēram, tur Instagramam vai kaut kam tādam. Un tevi ierauj tā kā, ka tu pat aizmirsti, ko tu gāji darīt. Ja tu paņem plānotāju un raksti, tev noliec malā tos gadžetus, tad tev neviens ting-ding tur nebūs. Tā ir pilnīgi taisnība, bet runājot par tiem visiem, es esmu visu atslēgusi, bet,
tāpatās jau bieži vien kaut vai tu Instagramā kaut ko iepastot un attopies darot kaut ko citu un aizmirst vienkārši. Jā, ko es ienācu? Es gribēju pastīties to kaut ko tur. Tas īstenībā ir traki un kā tās visas programmas ir uzprogrammētas, lai mūs ievilktu un aizvilinātu vispār uz kaut kurien citurien. Bet varbūt par tādām biohacking lietiņām, kas varbūt būtu tāds top 3, ko tu tagad praktizē, ko tu ieviesi savā tādā ikdienas rituālā vai dzīvē? Pats pamats miegs, uzturs un aktivitātes. 3 lietas. Bet no tādām citādākām. Tādām kaut kas interesantāks. Jā, es guļu vēl pārāk maz. Man ir Aura Ringa, šāds te gredzens jau 4 gadus. Viņš visu parāda par to, kā man apstīties. Ceko līdzi manam miegam, manam dienas readiness, viņš aprēķina, cik es esmu bijis aktīvi, cik man labs bijis miegs, cik man bija dziļais miegs, REM miegs, viss šīs te lietas, un tagad jau tur ir klāt visu kaut kas, pat tavs ķermenis menedžē stresu, pat sievietes cikls, kā tas viss tur ir iekšā, tur ir, kā viss kaut kas, tiešām tur arī meditācijas un tādas lietas. Lielam tur parāda tavu oksīģenu levelu, tātad asins ritē, un tur apaug ar tām lietām. Sākumā lielam tas bija miega mērīšanai. Un tad es sapratu, ka es guļu ļoti, tad, kad man pirms 4 gadiem sāraustīt, jo man bija mazs bērniņš tajā laikā. Vestiņš vēl bija maziņš, tagad jau lielāks. Tad tu vari paskatīties, kā mainās tavs miega cikli, ja tu piemēram aizēji gulēt ātrāk, vai tu aizēji gulēt vēlāk, vai tev pietiekoši daudz izgultos visus ciklus vai nē. Un tas ir ļoti interesanti pētīt un skatīties, un man nav apnicis vēl joprojām jau 4 gadus dienā. Tā kā ļoti labs ieguldījums. Tas man ir bijis listā jau kādu laiciņu. Jā, tiešām interesanti. Jo citreiz ir kaut kāds lietas nopēc, tur paspēlējies, un tad tev tā kā mētājās kaut kur. Piemēram, mājubaču telefons, un es telefons, bet pulkstenis man tā ir. Jā, bet šis man nav apnicis. Bet tev viņš netraucē? Vispār ne. Vienīgais, ja ir pie stieņa jāpievalkās, tad var just vai kaut kādas smagākas metāli kaut kas, tad iesaka varbūt nobilkt to mirkli. Tad miegs ir tas, ko es gribētu vēl vairāk sakārtot. Es esmu ceļā uz to, lai iet laicīgāk gulēt, lai tajos 6 forši pietiekoši būtu, jo man ir pārāk maz pēc tām stundām. Bet tur ir atkal interesanti lieta, ir tādi chronotipi. Un nav tikai pūcītes un cīruļi, kā mēs no veciem laikiem zinām, bet vēl ir tur vilks, lācis, delfīns, laikam bija. Ir tāds tests, varat ierakstīt, angļu valodā atrast, izpildīt. Bet, piemēram, ka mēs skatījāmies ar manu veselības koču, viņš arī tieši ir biohackers un tā, kad pēc testa man sanāca viens, jo tests angļu valodā, un zin kā varbūt kādu izprot to jautājumu, viņš pasījās manas miega datus, viņš saka, nē, tu esi vilks. Un kā tu esi vilks, tev visas darbības ir tur tā kā vilkam. Un tu vari pasīties to, tas ir interesanti, vienkārši izzināt sevi vēl vairāk un saprast, jo tas atkal ietekmē to, cik tu esi aktīvs pa dienu, kurā mirklī tev ir varbūt labāk taisīt treniņu, kurā mirklī tev ir aktīvākais darba kaut kādas tur radošās lietas. Un to visu testēt un skatīties. Piemēram, šobrīd es testēju, ka man treniņš ir no rīta, tieši svaru zāle. Un tad es sajūtu, ka īstenībā pēc tam man ir grūti savākties tam fokusētiem darbam. Īpaši, ja tev ir bijuši duša, tev uznāk tāds atslābums. Tad tagad man ir doma pamēģināt, bet tur trenerim tā kā pilns grafiks, kad es uztaisīju tā, ka es dienu strādāju, un tad ap tiem 4-5 vakar pusē ir šis treniņš, un tad es pārslēdzos uz māju, uz mieriņu, tā. Un tas viss ir testēšana. Tā kā tu skaties, kas tavam ķermenim strādā. Tātad tas ir par miegu, par kustībām. Sporta to jau es izstāstīju, ko es daru šajā mirklī dzīvē. Un tā, bet tā interesantā lieta ir, ko es esmu 4 nedēļas. Šī jau ir 5. nedēļa, esmu sākusi iet pastaigās. Ko es pirms tam teicu, ka tā kā labi, ka man bija mazi bērni, ar tiem ratiem, bet tāpat bieži vien izstūmu pagalmā un, brīvs laiks, 1,5 stundu var iedzert kafiju. Un tā, tad tas, ko man pateica, vienkārši ka tā dienas gaisma ir tas pats svarīgākais un dabūt to, ka nevis tev ir visu dienu sēd pie datora un vakarā viens treniņš, vai no rīta viens treniņš un visu dienu atkal tu esi sēdus, bet dabūt to kustību ik pa laikam. Un tad es aizgāju darbu un meitenēm saku, tā, es gribu iet hot girl walks, vai kā to dopamīnu walks, kā vēl to sauc, kurš gribu, vai mentālu pastaigas un tā. Saku, ko jūs sakat, ja mēs ietu no mūsu darba uz ēšanu, kur mēs ejam ar kājām, ja mēs vienmēr braucam ar mašīnu? Viņi saka, super, aiziet, daram. Un reāli sanāk 15 minūtes līdz turienei, pāda un 15 minūtes atpakaļ, kas arī pēc biohacking ir superīgi, ka tu pāēd un tad tu ej vēl izkusties. Tas ir vienkārši ļoti veselīgi tam ķermenim. Un tagad mēs tā arī daram.
Katru reizi, kā es esmu studijā, tas ir kaut kas jauns priekš manis. Es pirms tam teicu, staigāšana, tēmas priekš mīkstajiem. Es tādu labāk skrienu, krosu vai pilnīgs sviesta atrunas kaut kāds man bija. Kaut kādi pieņēmumi. Un, tā kā es priecīgi tagad staigāju un tagad es noparkoju mašīnu maksimāli tālāk, speciāli. Tā kā, lai būtu, tam kaut kas te galvā ir mainījies ar šo staigāšanas lietu tieši. Tas ir interesanti. Jā, no tādām, ko daudz varbūt dara. Jo ikdienā man tas nebija. Tā kā likās. Jā, un it īpaši dzīvojot tā, Sigulda, kas liekas, nereāli maza, bet tajā pat laikā, ka es tev pilnīgi labi saprotu, jo te, kad tev ir tas dzīves tāds it kā skrējiens un viss kaut kas jāpaspēj, tad liekas, ka aiziet ar kājām paēst, tad man pusstundu mazāko ēst, vai ne? Un tas ir tā kā... Jā, vai mazāko strādāt, bet nekad tas to-do-list man nebūs. Ir to vienkārši jāpieņem, ka viņš nebūs izpildīts visu laiku, ir visu laiku nākošais uzdevums un tā. Bet jā, no rīta dabūt to kustību, tās plikās pēdas sazemēties, vienalga, kas ārā sniegs putenis vai ir saulains, tad jau būs vienkāršāk iziet un dabūt to gaismu, plikās pēdiņas, sajust to, ka diena ir sākusies, noskaņoties, uzlikt dienai nodomu vai nedēļai, kā tu vēlies piedzīvot šo dienu, šo nedēļu, kas būs tā tava sajūta. Man bieži vien ir būt klātesošai, jo tas telefons un tās visas lietas man ir bijis visāda ups and downs, augšā un lejā, ar to, ka es daudz esmu tur bijusi un turpat ir, esot ar cilvēkiem kopā, man tas ir traucējis. Un tad, būt klātesošai, nolikt to telefonu, pat neņemt ārā, lai viņš stāv tur tajā somā. Tad, kad tu satiecies ar draudzenēm, nevis visi uzliek uz galda, un tad ding, kaut kas noskan, un tad, kas tur. Un tad, kad tu sāc pats to praktizēt, tad tu pamani, īstenībā, tā ir baigā. Tāda problēma mums visiem, kas ir aktīvi sociālos tīklos, un tas ir mūsu darbs. Bet tā ir labākā atruna, kas ir. Es gribēju teikt, tā ir tik laba atruna. Jā. Man jau tas darbs. jā, tas ir mans kanāls. Tā arī ir. Tas ir mans lielākais pārdošanas kanāls, un mēs skatāmies no biznesa viedokļa, ir tieši sociālai tīkli. Un vēl mēs sūtam newsletters, bet, vēstules, e-pasta vēstules. Jā, bet tā ir superīga atruna. Un to man teikuši daudz cilvēku, bet tev jau tur darbs, pat nevis es, bet tu jau vismaz tur strādā. Cik daudz. Un tas, ko es jau esmu minējis sociālajos tīklos un vēl kaut kur es biju uz interviju, ka tagad jau arī ir kaut kāda, kura nedēļa, arī 5. aptuveni, kopš aptuveni pienāk 6, es visu izlogojos ārā no Instagram, plus mīnus, un neju vairs vakaros iekšā, jo man tā tiešām, šis šobrīd veids, kā es cīnos ar to, lai es vakarā nesēdātu un tur... neskatītos kaut ko vai nepastot kaut kādas storijas vai vēl kaut ko. Un, ja runā par tādu kaut kādu, es nezinu, kā lai to nosauc, bet reizēm, kāpēc mēs tur sēžam, jo mums liekas, ka ir visu laiku kaut kas jādara, lai it kā mēs būtu produktīvi, vai ne? Tā kā visu laiku ir kaut kas jādara, tur visu laiku kaut kas jāpasto, jāliek. Un man ļoti, ļoti interesanta pašai vispār pēdējie mēneši atklāsmju pilni. Un tieši par šo bija pavisam nesen, kaut kad aizvakar tāda baigi labā atklāsme, kuras arī kaut kā bija iekšā sevī tādās jūtas kaut kāds tāds stresiņš kaut kur iekšā, un laikam gribās tur tajos sociālos tīklos, liekas, kaut kas jāliek, liekas, ka es kaut ko kavēju, kaut kāds tāds tā kā bišķiņ tāds triceklīts. Un tad man bija laiks, ka man ir jāpievēršas mācībām, un es domāju, visas tagad uz šo mirkli nolieku. Man tās mācības, beigās mēs tur uztaisam vienu praksīti, un ir jau pusdienas jau ļoti vēl, un es domāju, labi, visu uztaisīšu jogu, kaut kā jūtu, sen neesmu vispār neko vingrojis, ķermenis prasa izkustēties, un es reāli kaut kādu visu to vakaru veltīju tiešām sev ārpus telefona, un pēc tam no rīta pamostos, un pilnīgi tāds pirmām kārtām jau cita sajūta, ka tu esi pirms gulētiešanas ļoti ilgu laiku neskatījies telefonā. Bet otrkārt, es atveru, un man arī ir darbs uz klientiem, kā arī man viss ir tikai vai ne caur sociāliem tīkliem, un es atveru un es redzu, kā strādā mūsu enerģija. Tad, kad tu esi atslābinājies, sev kaut ko iedevis, kāpēc arī man liekas, ka tas self-care ir tā kā must, tā kā prioritāte visiem, jo tad, kad tavs ķermenis ir atslābis, ka tu esi tajā savā resursā, tad jau arī tu pacel to savu enerģijas frekvenci, un tādā veidā tu piesaisti sev tos klientus, visas iespējas, vai ne? Un tas man bija tāds, wow, kad
man nav jābūt visu laiku tajā telefonā un kaut kas jāizliekas, ka es tur kaut ko daru un tajā stresā un tajā kaut kādā tajā trauksmītē mazajā jāstreso par to, būs vai nebūs, vai kur lai es tagad kaut ko dabūju, vai ne? Citreiz tu vienkārši tā kaut kā nepamanīti ieslīgsti tajā, un tad ir svarīgi, kad ir šīs te prakses, šīs te lietas, kas tevi tā kā no tā izņem ārā un parāda tev, hei, come on, saņemies, tev nav tur jābūt. Jā, tas izklausās pēc tā bizness, un bizness nav equal vienāds ar produktivitāti. Nu, tā kā tas busy, mēs varam būt ar visām 101 lietu apkārt, kas mums ir, bet tas nenozīmē, ka mēs darām kaut ko tiešām produktīvu. Un man patīk tas, ko tu aprakstīji, izklausījās arī pēc tā fear of missing out, tad bailes kaut ko nokavēt, un kad tev liekas, man taču jāieliek ārā, kur tur tas, kur jāpaskatās vēl kaut kas, bet es tieši lasīju grāmatā, vienā bija par joy of missing out, tā kā, kad nevis fear, bet nomainīt uz to joy of missing out, kad īstenībā ir forši, ka tur, atslēdzies, veltīja laiku sev, nolikt to telefonu malā, pildīja savas prakses un piecēlies pilnīgi citā enerģijā. Un no rīta padomājiet vienkārši, ja pirmais, ko jūs izdarat, paņemat savu telefonu un atverat sociālos tīklus. Man ļoti patīk tas salīdzinājums, ka tas ir tā kā ielaist 400 cilvēkus savā guļavistabā. Tas tikko pamodies šādi. Tā kā vai tu to darītu, tas enerģētiski sanāk tas pats. Vienalga kādu ciparu, kaut vai 1000 cilvēks. Tāpēc ir vispirms ar sevi. Man ir tas salīdzinājums, ko es parasti sev atgādinu, ir par to, ka jebkas, iedomājies, tu kā cilvēks esi kaut kāds enerģijas resurss. Tu esi tagad, pieņemsim, pilni piepildīta ar ūdeni, kas ir tava enerģija. Un katrai lietai vienalga, katru reizi, kad tu pasties telefonā, tu velti plānošanai, tu velti cilvēkam, tu velti mājas tīrīšanai, jebkam, tu bišķiņ no tā ūdeni nosmel, tā kā nost. Un ja tu visu laiku sēdi tajā telefonā, vai tu visu laiku atdod savu enerģiju kaut kādiem cilvēkiem, ar kuriem tu negribi būt, vai esot vidē, vietā, kur tu negribi būt, tad tu reāli burtiski atņem no sevis. Tu atņem sev to resursu, to enerģiju, un tad arī es bieži vien sev konstanti tā kā jautāju, pirms es kaut ko daru, pirms es ar kādu tiekos, vai tas man piepildīs to ūdeni, vai tas no manis nosmels, vai tas būs tāds vienlīdzīgs, tas smēliens gan iekšā, gan ārā. Jā, enerģija jau atjaunojās. Satiekot cilvēkus, tu vari iedot, bet tu vari arī no viņiem saņemt pie šādām sārunām un vēl kaut kā. Kā tas ir tāda enerģijas apmaiņa, tāpēc tā arī saka. Jā. Bet jums, skatoties uz Cloudberry, jūsu to mazo ģimenīti, kas esi tu un vēl viena meitene, ja? Dana, jā, un mums ir vēl palīgā ar sociālajiem tīkliem. Man draudzene pieslēgusies uz kaut kādu laiku. Okay. Ja es skatos, jūs abas, es jums ar Danu sekoju, un tad man liekas, jūs īstenībā ļoti daudz kur līdzīgas, jums tādas intereses, un tad es vienā dienā aizdomājos, vai tas tā apzināti ir sanācis, vai tas tā pilnīgi kaut kā netīšām jūs esat vienkārši savilkušās ļoti līdzīgas kopā, vai tu jau intervijā skatījies, kas ir viņas hobiji un ko viņa dara? Nē, tas vienkārši kaut kā tā sanāca. Un tā ir, jo tu, Dani, jau arī ir vidē ap mani, un mēs esam kopā, un, protams, kad ir kaut kādas lietas, kad mēs viens no otru ietekmējamies. Un, tā tas ir. Bet viņa arī ir bijusi dejotāja, viņa arī dejot. Ļoti skaisti dejo. Jā. Tāda man vēl ir palīgi tādi freelanceri, kas man ir gan uz video, gan uz foto, gan uz copywriting. Tā kā tādi vēl cilvēki. Un arī, kā visiem tur, katram, kuram vairāk vai mazāk, bet ir šī te pašattīstīšanās, sevis izpēte un kā nokļūt tajā nākošajā līmenī, uz kur tu vei. Man liekas, tas ir tik forši, kad tu vari pati veidot to savu tīmu, to komandu, vai ne, un izvēlēties, ar ko tu gribi sadarboties, ar ko tu gribi komunicēt, jo tas ir tik svarīgi, man liekas, jebkurā, kaut vai tie, kas tev veido plānotājiem visus tos zīmējumus. Ja tas cilvēks ir viņam ir super ideāli, skaisti darbi, bet tas cilvēks ir pilnīgākais dika, gribas teikt. Suņa nagla kaut kur. Jā, tad, Nē, tad nebūs. Ar tādiem sastrādājiem cilvēkiem. Tad kā? Lai vai cik skaists tas darbs un tā māksla, bet, come on, vai ne? Jā, tas ir, bet arī ikdienā, jebkurš cilvēks, labi, ar kolēģiem varbūt mazliet citādi, ja strādā lielā uzņēmumā, tu tur nevar tā kā revidēt un tā, tev ir jāpieņem. Bet tā ikdienas, tādā savā privātajā līmenī, jebkurš no mums var izvēlēties, ar ko tu pavadi savu laiku, kur tu tērē, vai tu tiecies ar tādām draudzenēm, kas to vien dara, kā klačojās un aprunā citus cilvēkus, vai tu tiecies ar tādām, ar kurām tu kopā ej uz kaut kādu izaugsmu, attīstību, kaut ko jaunu pamēģināt. Un tā, tas viss ir tavs izvēles. Tā kā, tur tik daudz šīs tēmas arī par radiem, un pat, ka tur var novilkt stingas robežas.
Tas nekas. Jūs sakat, jo draugs izvēlamies, ja ģimeni nē, bet arī ģimenē man par laimi ir vienkārši fantastiski. Māma, brālis, māsas, viss ir tiešām lieliski, bet ir daudziem, kuriem tā nav. Un tad es esmu dzirdējis daudz stāstu no maniem paziņām, kad ir jānovelk šīs robežas un neļaut sev kāpt uz galvas, neļaut enerģijas vampīriem izsūkt savu to enerģiju. Ir dažādas šīs tehnikas, kā darīt. Jā, bet nepavēlti šie cilvēki ir mūsu tojā lokā, nevis kaut kur tālāk, jo no tiem draugiem paziņām jau ir vienkārši pateikt tā, vai ne, vairs nekad netiekamies, bet, kā jau saka, tā ģimene mums ir blakus visu laiku, un man liekas, tas arī ir ne tā pat vien, kad arī tur mums ir, acīm redzot, jāiemācās tās robežas, kaut kas, ka tā ir tāda skola izaugsme mums katram pašam. Bet Gats saka, ka viegli no draugiem atvadīties nav, ja nemaz tik viegli. Daudziem tas noteikti ir grūti. Bet tas ir vieglāk nekā no mammas. Vai kā vispār ar ģimeni un vecākiem, man liekas, runāt, kaut ko izrunāt, novilkt robežas, tur izrunāt kaut kādas sāpes vai aizvainojumus. Tas ir tik daudz grūtāk nekā ar draudzeni vai kaut kādu kolēģi, man liekas. Vismaz man tas tā ir. Lai gan varbūt liekas, ka tā ģimene vai ne, mums vajadzētu spēt vairāk runāt un būt tādiem tuvākiem, bet kaut kā, man liekas, mūsu vecāki ir auguši citā laikā un tur ir šis te disconnections. Bet sākumā mēs runājām nedaudz par šo te Cloudberry un vispār par tavu šo te ceļu. Un tu teici, ka tagad tu zini, kāpēc tu to dari, kāda ir tava misija. Un tā, ka mēs runājam par tiem visiem, kas tur fonā runā, tu zini, kur tu ej un kāpēc tu ej un kāda ir tava jēga. Un tad varbūt mans tāds dziļais vēl viens jautājums, tad, kur tu ej un kāda ir tā tava iekšējā tā sajūta, nevis varbūt tādā biznesa mērogā, kas ir tie tavi mērķi un sapņi, bet kas ir tā tava iekšējā sajūta, ko tu tā kā centies varbūt ne sasniegt, bet realizēt un piesaistīt. Tā ir Cloudberry notiek mana pašrealizācija caur šiem produktiem, kā jau es pieminēju, un tad tā sajūta, ka tavus produktus lieto visi kaut kur pasaulē un pasūta tur. Labi, Amerika tas ir viens, ko mēs jau pieminējām, bet ko tu esi to Austrālija vai Jaunzēlēna vai vēl kaut kur. Protams, arī Latvijā vismīļākās klients no pirmsākumiem jau vienmēr būs un paliks. Bet, kad tu redzi, ka tev dažādu tautu pārstāvji jau sāk izmantot un tevis radīt produktu no mazās Latvijas, it kā liekas, tepat tos ieguldas, un tā ir tik nenormāli forša sajūta. Tāds iedod tādu drive un piepildījumu atkal iet tālāk un plašāk. Vai arī, kad ielika man mīļākā YouTuber, arī, kurai tur ir miljonu sekotāji, tā viņa, ka, es lietoju Cloudberry plānotāju un tā, un liekas vienkārši, kad nekas nav neaizsniedzams. Tu vari, es tikšu kādu dienu līdz tai operai, es jums saku. Ka viņa tajā manā žurnālā parakstīs savu žurnālingu, ko viņa dara ikdienā. Tas man dod... Tas, ka es redzu, ka mani produkti palīdz citiem, protams, plānot laiku, būt efektīvākiem, tas ir viens otrs, kļūt harmoniskākiem savā dzīvē, iet uz tiem saviem sapņiem. Man ir vecs bloga ieraksts, kad Lizdīt bija maziņa, tad, kad es sāku vispār šo visu, tur bija rakstīts aptuveni tā, ka ticēt saviem sapņiem, būt drosmīgām un doties tiem sapņiem pretī un tā, un tas ir arī tas message. Tāpēc ir tas Catch Clouds and Dreams, tas ir sapņus un mākoņus, kas ir Cloudberry auklis, lai tu lidotu plašumā debesīs un ķertu to savus sapņus, iet uz to savu sapņu dzīvi. Jā, jo tiešām, kā tu saki, nekas nav neiespējams, un man liekas, ka mēs vienkārši savā tajā prātiņā mēs esam iedomājušies, ka mēs te mazajā Latvijā, ko te mēs tur tajā lielajā pasaulē varam vai ne, bet tad, kad tu spēr to soli un tu nonāc kaut vai pusceļu tuvāk, tev jau liekas, var jau būt ir arī tā otra puse vai ne, iespējama. Un man pašai arī ik pa laikam notiek kaut kas tāds, kas man dod ik pa laikam to ticību, kad mēs īstenībā visi esam viena liela cilvēku kopa, un tas, ka viņi dzīvo kaut kur pasaules otrā malā, nenozīmē, ka tie cilvēki ir kaut kādi nepieejamie vai, es nezinu, kaut kādi īpašie, pie kuriem tiek tikai kaut kādi. Un tas ir viss par tādām likumsakarībām un neatlaidību. Un pats galvenais, man liekas, ja ir tas, ko tur to gribi, ir ar tādu vērtību un ar tādu message, tad, man liekas, vēl jau vairāk visus darīs visu, lai palīdzētu un to ceļu, tā teikt, pa priekšu visu laiku tikai atvērtu. Jā, skaisti. Tiem visiem, kam interesē,
kā tu līdz Cloudberryiem nonāci, ir ļoti daudz intervijas un visādas citas sarunas pieejamas. Par to mēs šodien nerunāsim. Kas varbūt būtu tā viena vai divas lietas, ko tu gribētu nodot tiem, kas mūs klausās? Ticēt saviem sapņiem, būt drosmīgiem, doties, spērt to pirmo solīti. Tiešām, dažkārt nevajag, vajag sapņot. Es esmu reāls sapņotājs, daydreamers, vienalga sauciet man par visādos vārdos šādos. Bet jā, tas svarīgākais ir to kustību izvirzīt, lai tev tas visums palīdzētu doties. Tad tev pašai ir jāspēr, vai pašam šis tas solis tajā virzienā, kaut vai viens maziņš, un tad jau nākošais un nākošais. Un paņemiet lapu, uzrakstiet, kas ir tas tavs lielais mērķis, ko tu vēlies izdarīt, sasniegt, kādā laika posmā, kas tas būs, un tad spēr 24 stundās pirmo soli. Izdari beidzot to zvanu, nobuko kaut ko, kas tev jāizdara, pasūti kaut ko, uzraksti plānu vai jebko, kas tas būtu kādam. Tā kā vienkārši sāc darīt. Un otra lieta, nedomāt, ka kāds atnāks un tevi izglābs vai viss šīs domas par to, kad es jau ko, bet tiešām šis teksts, kas uzņemties to atbildību par savu dzīvi, man ļoti patīk un man ļoti rezonē, jo tad, kad tu saproti, ka tikai tu, vienīgi tu esi noteicējis par savu dzīvi, paliek daudz vienkāršāk. Tu saproti, īstenībā tikai un vienīgi es par lietām, kuras es daru vai nedaru, tā ir mana izvēle. Arī izvēle neizvēlēties ir mana izvēle, piemēram. Tā kā tas viss ir vienkārši tavās rokās, tad ej un dari. Amen. Paldies visiem, kas klausījās. Protams, man ir tev neliels dāvana. Man tas kakao. Jā, neliels surprise no mana brenda Be You. Un arī tev ziedi. Bišķiņš labs. Tev puķītis. Paldies, ka tu šodien atnāci un ka tu veltīji laiku. Un no Lindas mums ir arī neliels surprise. Noteikti abonējiet šo kanālu un spiežat laiku. Un mūsu Instagramā vai manā Instagramā varat aiziet uz mūsu postu, iekomentēt, kas jums visvairāk norezonēja vai palika atmiņā no šīs sarunas, vai ar ko jūs gribat padalīties, ko jūs paņēmāt sev, kas jums uzrunāja, ko Linda varbūt dalījās. Un tad mēs izvēlēsimies vienu komentētāju, kura tiks pie šāda skaista plānotāja. Tieši tāda, kāds man šodien rokās. Tā kā, manuprāt, burvīga dāvana kādai no jums, lai tuvotos saviem sapņiem. Jā, un ja tas būs kungs, kurš laimēs, tad varēs uzdāvināt kādai dāmai noteikti. Jā. Kā paldies ikvienam, kas skatījās. Paldies. Tiekamies jau nākamajās epizodēs. Ar tā.